Labdien, cienījamie Tildes jums lietotāji! Mani sauc Anda Ziemele, esmu SEA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe, un šodien gribu jums pastāstīt par jaunākajām izmaiņām, kas ir ieviestas ar Tildes jums 2010. aprīļa izlaidumu. Tie, kas strādā ar noliktavu, tiem ir stipri būtiskas izmaiņas. Mēs esam izveidojuši iespēju automātiski grāmatot pārdošanas pavadzīmēs un rēķinos iekļautos saņemtos avansus, uzlabojuši arī preču un pakalpojumu un papildu izmaksu kontēšanu pa PVN likmēm. PVN deklarācijas pielikuma 3. daļas aizpildīšana ir nedaudz pamainījusies, lai vieglāk būtu arī aizpildīt. Esam pavadzīmēs uzlabojuši iespēju izdrukāt pavadzīmes un norādīt pārvadātāju un darījumu raksturus atsevišķi, saskaņā ar 585. ministra kabineta noteikumiem. Tālāk mums ir uzlabota kontu izraksta imports. Ja jūs izmantojat šo funkcionalitāti, tad jau esat varbūt ievērojuši, ka tad, kad jūs izmantojat konta izrakstu importu, maksājumu uzdevumus sistēma atpazīst automātiski. Jaunie teritoriālie kodi ir ieviest sistēma atbilstoši 1. aprīļa ministra kabineta noteikumiem. Un būtiski ir uzlabota parāda administrēšanas procesa rīks, kas ir jumī. Sākšu ar pavadzīmēm. Ar avansu grāmatošanu. Saskaņā ar likumdošanu, saskaņā ar likumu par pievienotās vērtības nodokli ir noteikts, ka pavadzīmēs un rēķinos ir jābūt norādītam saņemtam avansam, ja datums atšķirās no pavadzīmes datuma. Jūs jau esat ievērojuši, ka mums jau sistēmā izveidot šādu iespēju pavadzīmēs saņemtie avansi. Ja? Tie, kas izmanto, atkārtosim vēlreiz, kas neizmanto, lai jūs vienkārši sadūšotos ar šādu lietu strādāt. Tātad, aizpildot pārdošanas pavadzīmi, ir atsevišķa zīme saņemtie avansi. Tajā ir jānorāda maksātājs, datums, kad ir saņemts, avans, numurs, summa, pievienotās vērtības nodokļa likme un pievienotās vērtības nodoklis tā skaitā izreikināsies automātiski. Kā to visu nogrāmatot? Tūlīt parādīšu. Kontēšanas veidnē ir izveidot jauni preču tipi. Saņemtais avans pa PVN likmēm un PVN summa saņemtajam avansam pa PVN likmēm. Tas nozīmē, ka saņemtos avansus summas jūs varat norādīt atbilstoši likmēm, atbilstoši kā jums ir nepieciešams norādīt grāmatojumu, un tieši tas pats arī par pievienotās vērtības nodokli. Norādiet likmi, izvēlties no nolaižamā saraksta, norādat debeta kredīta kontu, un grāmatojums tiks izveidots šāds. Man te ir ļoti daudz dažādas likmes un papildu izmaksas un visādi pakalpojumi, tāpēc tas grāmatojums izskatīsies tāds ļoti briesmīgs, bet tie, kas tiešām skrupulozi grāmato atsevišķu ieņēmumus pa pakalpojumiem, pa precēm, pa papildu izmaksām, tas būs ļoti noderīgi. Ja? Lūk, šeit ir saņemta avansa grāmatojums tiem pašiem kontiem, kādi bija norādīti, atsevišķi mēs esam nogrāmatojuši 10% saņemto avansu, atsevišķi 21% saņemtais avans, jo PVN deklarācijās ir atšķirīgas rindas, un arī PVN summas atbilstoši, tieši tā kā mums ir bijis grāmatojumos norādīts. Tie, kas strādā ar šo funkcionalitāti, domāju, ka mums būs ļoti noderīgi, nevajadzēs ar roku veikt atsevišķu grāmatojumu. Nākamais, ko mēs esam izmainījuši par labu un, lai būtu ērtāk lietošana, ir preču pakalpojumu papildu izmaksu kontējumi, arī par PVN likmēm. Tie, kas šo izmantoja jau iepriekš, zina, ka veidojot PVN deklarāciju nenorādījās PVN likmi. Tagad tā lieta ir izmainīta, tātad man te ir uzrakstīts tāds piemēriņš. Konfektes, tā ir prece, ja, pakalpojums, transporta pakalpojumi un papildu izmaksas ar plus zīmīti.
un kā tas viss nogrāmatojās. Gan pie iepirkšanas, gan pārdošanas pavadzīmēm ir izveidot šī jaunā iespēja norādīt šīs summas par likmēm atbilstoši precēm, pakalpojumiem, papildu izmaksām. Un tam ir izveidot jaunu summu tipi. Ja pirms tam bija preču summa, pakalpojumu summa, tad tagad ir jauni nosaukumi, pavērojiet, ja. Ja jums šīs kontēšanas veidnes ir izveidotas, tad jums būtu jāveic izmaiņas. Summa par precēm, par pakalpojumiem, par papildu izmaksām, katru ir atsevišķi grāmatojumi, tāpat ir summa par PVN likmēm, ja ir nepieciešams, un dokumentu atlaidi manā piemērā. Tad jūs katrs veidojat tā, kā jums tas nepieciešams, es esmu sarakstījis labi daudz un visu kaut ko, lai jūs varētu labi redzēt. Nokontējam pavadzījumu, atveram finanšu dokumentu un redzams, ka pakalpojums ir nogrāmatojis norādīto kontu, prece uz norādīto kontu un papildu izmaksas arī uz norādīto kontu. Ja mēs tā ieskatāmies, tad mēs arī varam salīdzināt. Ir grūti tā redzēt, informācijas ir daudz, var salīdzināt, ka summas ir atbilstoši tam, kāds ir ierakstīts pavadzīmē. Un, protams, atgādinu, ka, ja ir nepieciešams izdrukāt, jūs varat izdrukāt arī pavadzīmi, kurā ir šie kontējumi norādīti. Atgādināšu, kā to var izveidot. Parādīt, kāda izskatās pati pavadzīme ar kontējumu es nevarēšu, jo tas ir redzams tikai izdrukājot uz printera, bet šeit ir podziņi izdrukāt 1, 2, 3, 4, ja, tātad norādām, kāda mums ir eksemplāri nepieciešama izdrukāšanai un uz kuru no eksemplāriem ir nepieciešams norādīt kontējumu. Vai tas ir 1, 2, 3, 4, 5, varbūt uz visiem, varbūt tikai uz viena, bet atgādināšu, ka, lai šis kontējums tiktu norādīts, pavadzīmē, protams, ir jābūt nokontētai. Pretējā gadījumā neko nevar kādu kontējumu nevar uzrakstīt, ja kontējumu nav, tas ir loģiski. Tātad, kā es teicu, pie izdrukāšanas. Izdrukājot pavadzīmi, ir atsevišķi tagad norādīti, rādīt pārvadātāju, rādīt darījumu aprakstu. Pirms es rādu, man droši vien jāpastāsta, vai man ir kāda pavadzīmē pārvadātājs ierakstīts. Ja? Tātad pie citas dokumenta informācijas mēs norādam kravas pārvadātāju, visus nepieciešamos rekvizītus, kas vēl ir papildus nepieciešami, un spiežam pogu izdrukāt. Un lūk, rādīt pārvadātāju, rādīt darījumu aprakstu. Nospiežot pogu izdrukāt, un šī informācija vai nu parādās pavadzīmē, vai neparādās, vai parādās daļai atkarībā to, ko mēs esam norādījuši. Ja? Šeit ir šī informācija. Tā kā tā ir tāda lieta, kas ir šobrīd aktuāla, jo 1038. ministra kabineta noteikumi, kas noteica pavadzīmu vizuālo izskatu, tā ļoti strikti ir atcelti, un tā vietā ir stājušies 585. noteikumos papildus izveidotā sadaļa par pavadzīmu aizpildīšanu. Un tur vairs nav norādīts, ka šī ir obligāta informācija, tātad tā ir katra uzņēmuma iekšējā darīšana, ko viņi norāda pavadzīmē, ko nenorāda, un ir iespējams šo informāciju arī atdalīt.